domai jāstiprina novada apbalvojums dot pilsonis, pārējie tad neprasa, tur pietiekās komisijas lēmumiem. Un šis ir tas brīdis, kad mēs atbilstošākos cienījamākos pilsoņus varam virzīt, un šogad diezgan viennozīmīgi virzījās 2 pretendenti. Tātad viens ir Edvards Grāvīts, kas ir diriģents un mūzikas pedagogs, un virsdiriģents mūsu novada koriem. Mūsu novadā viņš sāk darboties ar koru dekantāri, kā viņš koru dekantāri turpināšanu kādreizējā gimnāzijā. Es domāju, ka mēs viens esam viņu redzējuši un sajutuši kā personību dažādos pasākumos. Tiešām ir sevi ziedo pilnīgi un arī aizsauks no koriem. Vienmēr ir bijis dažādu iniciatīvu autori, dažādi tādi paliekoši tradīcija iedibinātājs šiem pietiekami daudziem gadiem. Šķiet, jau kā 20 gadus. Pie mums ir ļoti daudz darījis. Savukārt otra personība Vils Līduma, kas ir Jāņa Jāzurba muzeja riekstīņu vadītāja, kas jau vairāk kā 60 gadus ir popularizējusi šo mūsu novadnieku, rakstnieku. Vienmēr ir bezmīlīgi sagaidījis muzeja apmeklētājs, rīkojas dažādas pasākums, nodarbojasies ar pētniecību, muzeja krājumu, kārtošanu un viss, kas pienāks attiecībā uz muzeju. Muzeja sabiedriska gada balvas saņemšana. Jā, un aktīvi sabiedriska darbinieks, kas neveic pasākumos vienmēr ir klāt. Viedokļu līderis vienmēr runā un cienīja personīgi tālāk, kas izlasījāt šos pamatojumus detalizēt, tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts par šo 2 pretendentu stiprināšanu par aizsaugs no goda pilsoni, pasniedzot krūšu nozīmi Latvijas Republikas proklamēšanu dienai veltītā pasākuma 16. maijā līdz 17. novembrī 2018. aizsaugs kultūras saimturā. Viss, kas vēl klāt pienāks. Kad valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmērā pēc normatīvajiem aktiem tiek pārskaitīta naudas summa katram. Jā. Nebija tā, ka mums ņēmēja, ko varētu virsīt. Mēs neizliktu. Iespēja, katram iespēja virsīt. Ko? Visiem iespēja virsīt. Lai bija neviena mešā. To virza jau, ir tauta virzīt. Ne mēs. Jā. Tas jau vairāk tauta. Visi ir mēs, tauta. Fakts ir tas, ka vajadzētu tādu lielu darba devēju. Lielu slogu maksātāju. Kur bija tas iespējas? Ne nav jau obligāti tikai uz goda pilsoniem, ir jau cik apbalvojumi. Cik, jā. Nē, redziet, uzņēmējiem mums ir paralēla atzinības sistēma, jā. Uzņēmēji darbības Speciāls. Ļaudis zina, ka mēs katru gadu viņiem balvas, pēc zināmas nominācijas, zināmas, tā, lai katrs tiek pamanīts, izvērtēšanas komisija notiek un ir uzņēmēji dienas novada, jā. Mēs sarīkojam kolosālu balli, kur mēs viņiem arī dodam šīs nominācijas. Mēs mazajā novadā jau devām jau iepriekš daudz gadus, bet jau kā 20 gadu šī tradīcija, bet arī jaunajā novadā tas tā kolosāli liekas priekš. Mēs redzam ir lielos, ir vidējos, ir mazos. Plus vēl arī, kā jūs ziniet, mums arī Rundāls Vilī, arī šogad tātad pretendenti turien tiks virzīti. Tā kā viņiem ir tā sava tāda nominācija. Lai gūtu pilsoņu statusā, protams, tiek viens var tikt virzīts, bet tā pieņems lielā mērā, ka arī tā kultūras darbinieki arī tiek. Bet šeit netiek ierobežoties. Kāds Viezīgi cilvēki, kas virza jebkuru uzņēmēju, uzņēmumu komisijas. Tas vispār. Ir vēl viena lieta, ko laikam mēs neizdarījām. Mums bija domāts, ka
varētu būt arī lēmuma projekts par to, beidzot, ka mēs pielīdzinām iepriekšējiem novadu godu pilsoņus jaunajam novadu statusam, lai viņiem otrais nav jāpiešķir, ka viņi saglabā to savu godu nosaukumu un ir līdzvērtīgi. Mēs ar Viltisku nodaļu šo izrunājām, ka tas būs kārtējās sēdes. Kādajā sēdē mēs arī Tad iznāks tad diezgan dīvaini. Jaunelgavas novada goda pilsonis, viņam tiks tā kā pārstiprināti par Aizkraukles novada goda pilsoni. Es domāju, tas ir vēsturisks pēdums, un viņš zaudēs Jaunelgavas goda pilsoni nosaukumu, ja? Vēsturisko. Pārstīt, viņš bija līdz tam gadam un pielīdzinās, teiksim, status. Nu tā, lai viņi, tas ir par labāk viņiem, tāds nozīmīgums tāds jau. Jo mums ir vairāk simti, varbūt tad es teikšu par visiem novadiem, kuriem bija. Vai jūs kādā pasāks gribam aicināt goda? Nē. Tad mums jautājums. Tad vienasies viņus, tad ierosiniet, cilvēkiem Likums pārēc 2 līdz 3 gadā. Viņš pateku līdz 11 piešķīra vienas. Tagad visiem piešķirs. Pielīdzinās viņas piešķīrs. Kur mums ir pielīdzināt? Tā pielīdzinās. Ko viņš pielīdzinās? Status. Lai otrais nepiešķir, jā? Status. Lai otrais nepiešķir. Jā, viņš ir sajaunīgs. Ja viņš izies konkurence, varbūt arī piešķīrs. Nē, ja pielīdzināt, tad mums patreiz nevar. Ja būs tāds balsojums, tad par to debatēsim. Ko tas ir pielīdzināt? Jūs runājot par šo, tad es aicinu mazot, ja? Šiem diviem. Tas, kāpēc šitā diskusija varbūt pavērās, mums ik pa laikam par šiem 3 gadiem ir bijis, ka, teiksim, Jaunelgavas goda pilsoni. Balsojāt, jā, pēc tam debat. Tiek kā pretendents apsvērts uz novada goda pilsoni, un tad jautājums, tā kā. Jā, Tas pilnīgi cits apbalvojums un palīdzīgs. Nevar pielīdzināt. Vai, piemēram, kā bija pagājuši gadi, jā? Jaunelgavas gadījums arī. Jā. Tā bija izvirzīta viena Jaunelgavas novada goda pilsoni saņēmusi personu arī goda pilsoni. Tur arī tas pirmkārt gadi bija par tās starpā, lai piešķirtos. Rīcā, lai par tiem iepriekšējiem sasniegumiem. Pagaidiet, tāda Jaunelgavas esošā goda pilsoni tika izvirzīta Aizkraukles novada goda pilsoni. Un bija tāds šaubas, vai to vajag darīt, jo viņiem, tā kā... Jā, īsti jaunajiem kritērijiem, kas ir jaunajā nolīgumā apstiprināti, neatbilst. Jā, arī tas gadi bija par maz starp abiem nolīgumiem, kas ir arī nolīgumā. Tāpēc šī viņu godu pacelt, lai viņiem bija šis sajūta, ka viņi ir visa novada goda pilsoni. Tieši tā, lai visiem bija. Tas tā, lai labāk, viņi jūtas, vajag. Atņemt viņiem iespēju dabūt. Nē, saprotiet, bija Jaunelgavas necīnījās par un katrā bija pilnīgi cita sistēma, cits nolīgums. Vispārlāk nebija. Jā, kā nebija. Nebija arī. Cits nolīgums, citi principi. Mēs centāmies Jaunelgavā, man bija grūti to izsist tā, ka to goda pilsoni piešķir tikai ārpus novada dzīvojušiem. Jo, Evija, mēs arī bija diskusija. Es gribēju, lai piešķir tikai ārpus novada dzīvojušiem, jo tu jau esi novada pilsonis, kāpēc vēl goda pilsonis papildus, ja? Bet ja tu esi, pieņemsim, kaut kur Rīgā dzīvojot citos novados un daudz izdarījis priekš novada, pēc tevi goda pilsonis. Diskusija, es neko nesaku. Bet mēs centāmies ļoti piešķirt, jo ilgi vilkām garumā, atzīšos, es biju tas, kas arī tur bišķi piebremsējās un mēs tās piešķirām. Bet citi piešķira veselām strīpām. Mums ir iespēja šobrīd piešķirt gan tiem, kur dzīvo, gan tie, kuri arī atbalsta un dzīvo citur. Pelnījuši būt mums. Jā. Mums, piemēram, arī bija tā prakse, kad vienu brīdi bija ļoti daudz šeit aizkraut, lai jums augstgrādīgi goda pilsoņi, ja? Tad, kad mēs pirms gadiem 20 sākām 15 regulēt, tad tā 1-2 gadā, un tagad ir normāli. Nevar tā, mēs pakaļ.
viņam ir cieņa. Nē, tiešām tā, viņu nevajag nonivelēt. Nu, tā, viņam jābūt vērtīgam. Tā, tiešām ļoti labsirdīgi. Un tagad jūs paņemsiet bez izvērtēšanas absolūti visiem, kas piešķir citos novados, arī aizbraukt. Nu, tas nav pārējie. Kāpēc, lai apšaubītu iepriekšējo novadu pieņemto un cilvēkam tikko uz mūžu piešķirt godu pilsoņiem? Tas vārds paliek par Jaungavas novadu godu pilsonu. Kāpēc viņam aizsākt? Viņš nevar. Bet vienkārši mēs viņiem paceļam to status pilnīgi. Viņiem paliks jaunību. Jā. Viņš ir prasa to. Bet ja viņam Man viņš negrib. gadiem piešķirts studijas, Tagad es jūs tikpat kā lielā novada godu viņam pilsēta. atkal iedod Viņš arī